Šodien mēs turpinām kaut kādā ziņā vadlīniju tematiski, ka mēs esam pēdējā laikā gājuši cauri. Pirms 2 nedēļām Fils dalījās par šo domu, kas ir atrodama Vecajā derībā, kur Dievs vadīja savu tautu Izraēlu caur šo mākoni. Tur ir rakstīts, bija šis godības mākonis, un kad Dievs personīgi izvēlējās reprezentēt savu tautu un ar savu klātbūtni viņus vadīt, viņiem atklāties, un mēs domājam par to, kā jaunās derības kontekstā aizvien svētais gars mums tiek dots, vairs ne tur ārā, bet pateicoties Jēzus nopelnam pie krusta un 3. dienā augšām ceļoties. Vairs tas nav tikai mākonis tur ārā, bet tas ir svētais gars iekš mums. Mēs esam Dieva templis, un mēs domājam par šo tēmu, kā sekot, kā neskriet pa priekšu Dievam, un vienlaicīgi kā arī nepalikt nopakaļus. Un domāju par Dieva tādu vadības un gribas meklēšanu mūsu dzīvēs. Un tad, pirms nedēļas savukārt mēs mājas grupās kādu tālāk, kādu bišķi mazāk, mēs iesākām domāt par šo tēmu, kā Dievs runā. Ir saite, vai ne? Jā. Tā. Dzirdiet uz skaisto skaņu fonu? Jā, tad skatīsimies, ko mēs te visu mutējam nost. 1, 2, burvīgi. 11. kanāls bija vainīgs. Jā. Multitaskings, vai ne? Paldies Dievam. Bet, atgriežoties, tad mēs domājam par to, kā Dievs runā, un ka ir dažādi veidi, kā Dievs runā. Un šodien neiešu tajā, bet mēs tā 3 tur sākām domāt par to, ka Dievs vēlas runāt ar Dievu vārdu Bībeli, Dievs komunicē un vada, Dievs runā arī ar Dievu garu, viņš atklājās un vēlas vadīt, un vienlaicīgi arī ar Dievu cilvēkiem. Dievs arī izmanto savu tautu, savus cilvēkus, lai runātu vai vadītu. Un šīs abas tēmas, gan pirms 2 nedēļām, gan pagājušajā nedēļā, ir saistīts tiešā mērā ar šo domu, ka mums ir jāklausās. Ka mēs neesam pašpietiekami, mēs neesam paši gudri, lai zinātu, lai izspriestu, kas ir vajadzīgs. Ka mēs esam spiesti apstāties un klausīties. Un mēs domājam par šo klausīšanos, šo dzirdēšanas daļu. Un vienlaicīgi es vēlos šodien turpināt tālāk to vadlīniju. Un, ja mēs domājam par mūsu dzīvēm, mums ir dažādi ritmi apkārt. Šodien Fils mums piespēlēja muzikālo ritmu, kas mums kādiem palīdz, citi, kas grib sist pa kāju un tā. Citiem ir šis iekšējais ritms, mūziķi ir tādi, kas iekšē viņi jūt pulsāciju. Un pārsvarā mūziķiem ir izteikts problēmas, tie, kas ir pazīst mūziķus vai reizēm pat apceļšies tādiem, tad, piemēram, sastrēgums stundās pa stūri daudz, ritmus, Man piekdien bija ar 2 takšiem jābrauc, un abos taksists vienā ļoti smagu hip-hop klausījās un citā deimu mūziku, bet tas vienojušies faktors, viņš abi sita ritmus, pa stūri. Kā kuram sanāca, tas ir cits jautājums, bet ir šī pulsācija, ne? Un mēs vēlamies būt kopā ar kaut kādu ritmu un pulsu. Un ja mēs domājam par mums kā cilvēkiem, arī mums patiesībā ir ritmi, ļoti dažādi ritmi. Sākot ar sirds pukstiem, bet arī mums ir ieelpa un izelpa. Un tas ir ritms, man liekas, par kuru mēs tik loģiski un bieži nedomājam, kamēr nav kaut kādas problēmas ar viņu. Kad mēs ieelpojam skābekli, kas mūsu plaušām ir tik ļoti vitāli vajadzīgs, mēs ieelpojam un mēs izelpojam oglekļa dioksīdu. Vai ne? Atceramies skolu. Un šajā izelpā patiesībā tiek attīrīts ķermenis. Tur ir vesela zinātnes tā, bet ieelpojot mums vajadzīgs skābeklis, un mēs izelpojam, un tur ir daļa no tāda attīrīšanas organisma. Un tie, kas pēc šo pasākumu saka, ka mēs 1 minūtes laikā 15 reizes iziem caur šim aplim, kamēr es stāstu, cik sāk ir piefiksēt savu elpu, dienas laikā 20 nedaudz vairāk tūkstoši reižu. Ir šis ritms, mēs ieelpojam visi, un izelpojam. Un ieelpojam diafragmā, un izelpojam. Elpa ir ļoti svarīga lieta. Man dēļ kājas bija jābūt pie fizioterapeita, man likās, ka viņš man kāju liks darboties, bet beigās atkal atgriezās pie elpošanas vingrinājumiem.
un jautāt Moreiba galvu. Citiem vārdiem viņš visu ķermeni vēlas iekustināt. Un elpošana viens no pirmajiem soļiem, ko fizioterapeits labs dara. Un ja mēs domājam, ne tikai mūsu fiziskajiem ķermenim ir ritms, un ir dažādi ritmi. Viens no tiem elpošana, bet arī es ticu garīgai dzīvei, staigājot ar Dievu, arī ir kāds ritms. Un šis ritms, es ticu, no divām pusēm. Viens ir saklausīt Dievu, vārds saklausīt. Tā ir ielpa, klausīties Dievu. Un izelpa ir paklausīt. Ir citiem vārdiem klausīties uz Dievu un rīkoties sasniegt to, ko viņš saka. Es ticu, tas ir pats tā kā pamatritms staigāt attiecībās ar Dievu. Ja jums patīk vārdu atskaņas, es izmantoju šo vārdu saklausīt un paklausīt. Un pat mums latviešu valodā, tas varbūt nerīmēsies mūsu ārzemju kaimiņiem, saklausīt, un ne šajā vārdā mums jau saknē otrajā spriedēkļa ir vārds klausīt. Citiem vārdiem rīkoties. Un ja mēs domājam šo domu, tad latviešu valodā reizēm mums ir vārdi, kas palīdz izprast lietas, un reizēm ir citi, kas mazāki, bet vecajā derībā ir šī lūkšana, kas ortodoksālajiem ebrejiem ir viena no pašām svarīgākajām lūkšanām. Viņas nosaukums ir šemā. Ir kāds dzirdējis tā lūkšana, ir? Vai ir dzirdējis kāds tādu vārdu šemā? Pats ar joks ir kādu? Jā? Ok. Ļoti labi. Tātad, tas jums nav jāšķir, tā ir 5. Mūzes 6, un tur ir šis vārds klausies šemā. Paskam šemā. Un vēl galā skaļāk. Šemā. Un vēl pēdējais. Šemā. Jā, un viņu izrunā vai nu šmā vai šemā, vairāk jau laikam šmā. Bet, esmu valoda eksperts. Bet šī doma, ja jūs skatīsieties grieķu valodā, ebreju valodas leksikonā, kurš paskaidro vārds, ja? Tur būs gan vārds dzirdēt, gan vārds rīkoties. Pagaid, izvēlēs. Bet tāpēc reizēm tie vārdi ir tādi viltīgi, tur ir daudz dziļāk doma. Un šajā lūkšanā ir šī doma dzirdi Izraēli, šmā Izraēli. Tas kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais kungs, un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, ar visu savu spēku. Pazīstam vārdu no Jēzus mācības arī. Un lai šie vārdi, ko šodien es tev pavēlu, tev paliek ierakstīt tevā sirdī. Un atgādini to saviem bērniem, un runāt uz sežot savā namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties. Es neiešu visu rakstīt, bet redzam ritmu, jāpat šī doma. Deuteronomy 6, verse 4. 5. Mūzes 6. In Latin, it's 5th of Moses. Un mēs redzam, pat šajā domā šis ritms, pat vienā vārdā šī abi dzirdēt, jeb saklausīt, rīkoties, jeb paklausīt. Un pēc tam ir rīkoties saskaņā šo realitāti, mīlēt Dievu. Ja? Tiek saslēgt šī doma, ka šis ir veids, kā mēs mīlam Dievu. Tad paskam, saklausīt. 3, 4. Saklausīt. Ielpa un paklausīt. Ja tev pieraksts, tad pieraksts saklausīt formulu šodien. Saklausīt plus paklausīt ir mīlēt Dievu. Ja tu domā par to, kā izstāst Dievu mīlēšana, šīs ļoti labi apkopo šo. Un mēs domājam, tas tiek jau no šīs svarīgās lūkšanas, šī lūkšana, kas fokusēs, ka ir tikai viens Dievs. Ja? Un mums liekas, tas vecajā derībā, mēs redzam, Jēzus šo pašu mācību turpina. Jāņa 14, 15, viņš saka, Jēzus, ja jūs mīlat mani, tad turiet manas pavēles, ir baušas. Ja? Tad, ja tu mīli mani, tad tu rīkosies, ja darbosies saskaņā ar to, ko es esmu teicis. Ja? Pavēles, baušļi ir tas, ko Dievs ir sacījis, un rīkošanās, ja viņa turēšana ir paklausīt tam. Saredzam? Mīlēt ir saklausīt plus paklausīt. Un es domāju par savu dzīvi. Es atceros ļoti liels izmaiņas sākās kādā manā dzīves posmā, kad es daudz atcaucos. Es intelektuāli zināju par Dievu daudz, mīlēju un teoloģiski pētīju.
lasīja baznīcas vēsturi, pēdīja sistemātisko teoloģiju, mīlēja īpaši lasīt mirušos cilvēkus, jo viņi nevar neko sačakarēt vairs. Jā, diemžēl tagad daudz vadītāji krīt dažādās izaicinājumos mūsdienās. Un tamdēļ es lasīju daudz, pētīju daudz, es gribu iepazīt labāk Dievu. Un pienāca kāda reize, kad es sapratu, ka, kā šodien mēs dzirdējām, ir vairāk. Es piedzīvoju savā dzīvē, ka lūdzot par mani, es piedzīvoju Dievu veidā, kā es intelektuāli zināju, ka viņš spēja atklāties, bet manā pieredzē man tas nebija iekšēji zināms. Varbūt tu savā dzīvē arī varbūt esi pieredzējis to. Kad tu zini patiesību, Dieva vārda realitāti, un šeit tu saki, jā, es to zinu. Bībeles svētdienas skolā vai kādā nometnē vai konferencē vai pat Bībeles studijā es to esmu studējis. Bet tad jautājums vai šeit mūsos iekšēnē tā patiesība kļūst dzīva. Un es pieredzēju cilvēkus, kuri lūdza savādākā veidā. Viņi neprasīja man listi ar 5 lietām, kuru aizlūgt. Bet viņi sāka klausīšanos. Un man likās, kad es varēšu iedot savu listi ar vajadzībām, ne? Kas arī ir lūkšana žanrs patiesībā, ja? Konkrēts, iestāties par konkrētām lietām. Tas ir labi un vajadzīgi. Bet tas bija vienīgais veids, kā es pazinu lūkšanu. Un tad es redzēju šos cilvēkus, kas lūdza, un likās, ka viņi klausās, ka viņi gaida. Man iekšē bišķi tāds nemieris, saka, jālūdz. Varbūt šodien tev bija bišķi nemieris, ka tev ilgstoši ir instrumentāla mūzika liekas. Un tev būs nākamā dziesma. Cik tur var drilēt uz riņķi? Bet ziniet patiesībā, kaut kas notiek, ka mēs apstājamies. Ka mēs sākam klausīties. Un to mēs mācamies kā kultūra arī šeit, arī mūziķi šeit priekšā, ka viņu uzdevums nav skriet uz priekšu, gaidīt, klausīties. Un šī klausīšanās daļa bija kaut kas, ko es sāku saredzēt, bet es redzēju, ka šie cilvēki lūdzu sāk paklausīt saskaņā to, ko viņi dzird. Pazemīgi, pēc bravūras, bet viņi tā kā konkrēti kāds lietas dala. Un tad es devos mājās jau kādu laiku uz priekšu, un es sāku, man lūkšana iekšējā parādījās, Dievs, es vēlos mācīties klausīties uz tevi, jeb saklausīt, ka tu runā. Ka tu māci man dzirdēt, piedzīvot tevi ikdienā, un vienlaicīgi, ka es rīkojos saskaņā ar to. Tas nepaliek tikai kaut kāda ideja vai pat pieredze, bet ka no tā plūst man dzīve, kas ir atsaukšanās uz to, ko tu runā. Es bieži atcaucos, ka kāds no manām dziesmām, es rakstīju dziesmas, teiktu, pirms kādiem pāris gadiem, un daudz no dziesmām ir kā dienas grāmatas, un es atceros vienu no tām burtiski taptajā laikā, un tur tā vārdi bija nāc un runākums, nāc un atklājies. Burtiski pirmais ir nāc un runākums, ja? Dzird? Es mācu klausīties. Un tad ir piedzīvojums, ka tavā tuvumā ir viss, kas man vajadzīgs. Tā doma, ka viņa tuvumā, ka mēs tojamies, ka mēs gaidām, viņš sāk runāt, viņš sāk atklāties. Un tā bija man lūkšana par manu dzīvi, tas nebija tikai ideja vai teoloģisks princips. Māc, Dievs, man tevi dzirdēt, saklausīt, un es vēlos tev paklausīt. Un ja mēs skatāmies Bībelē, ir dažādas pieredzes saskaņā ar to, un arī visticamāk tu savā dzīvē var redzēt mirkļus, kur varbūt tu jau esi sācis mācīties, klausīties uz Dievu. Es nezinu, kur tu esi savā gājumā. Mēs draudzē šeit ticam Jāņa 10 realitātē, ko Jēzus saka, ka viņa abas zinās, ja pazīs viņa balsi. Mēs ticam, Jāņa 10, 29. Ir ieraksts, var pārbaudīt, ja nav, bet 10. nodaļā noteikti. Jēzus saka, viņa avis, ja viņa sekotāji dzirdēs, ja pazīs viņa balsi. Un mēs ticam, ka mēs esam aicināti mācīties, klausīties uz Dievu. Gan ar Dievu vārdu, rakstiem, bet arī ar Dievu garu. Vārds un gars piefiksam, ja? Un ir dažādas pieredzes mums šajā procesā. Mēs reizēm mācamies, kļūdamies, bet Dievs meklē to sirdi. Un šajā posmā, kad es sāku mācīties, man ļoti palīdzēja kāda rakstieta, kas no 1. Samuela 15, kur Samuels runāja uz tā laika ķēniņu Saulu. Un viņš saka tādus vārdus, vai tad tam kungam ir 1. Samuela 15, 22, vai tad tam kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem, citiem vārdiem pielūgsmi. Ja? Upuri bija tā laika pielūgsmi. Vai viņam ir lielāka patika šiem upuriem nekā par paklausību tā kunga balsī. Viņš saka, redz, paklausība ir labāka nekā upuris.
Vēlreiz. Paklausība ir labāka nekā upuris. Upuris bija ļoti svarīgi, ļoti svarīgi tempļa sastāvdaļa. Bet ar Samuelu, kas bija priesteris, viņš saka, paklausība ir vēl labāka par to, ko tu spēji pienest templī. Viņš saka, padevība ir labāka nekā aunu tauki. Bet nepaklausība ir kā buršanās grēks. Tas gan stingri vārdi. Un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Un 1. Samuela, pastīšos mirklīt. 1. Samuela 13 ir kāds stāsts, un tur ir situācija, kur ir tā laika ķēniņš Sauls, Dievs viņu ir iecēlis par ķēniņu, un 3 nodaļas atpakaļ, 10. nodaļas pārstāstīšu. Ir šādi vārdi, klausamies, tad priesteris, kas bija Dieva tā kā reprezentabla persona, kas komunicēja vārdus no Dieva, un viņš teica 10. nodaļā 8. pantā. Samuels, Saulam. Un tu noies man pa priekšu uz Gilgālu, un redzi, es nākšu pie tevis, pienes sadedzināmos upurus, upurēt mieru upurus. Tad Sauls klausās caur Samuelu, ko Dievs viņam saka. 7 dienas tev jāgaida, līdz es atnākšu pie tevis un teikšu, kas tev jādara. Tad Dievs caur Samuelu ķēniņam, kas ir vadītājs, kam jāzina Dieva griba, viņš dod ļoti konkrētas norādes. Gaidi Gilgalā, būs mirklis, kur tev būs 7 dienas jāgaida, tev būs jāgaida. Un tas bija svarīgi, tāpēc, ka Sauls, lai būdams ķēniņš, viņš nevarēja pienest upurus. Tas bija priesteru uzdevums. Un citiem vārdiem, Dievs caur Samuelu saka, es tev dodu norādes, es tev runāju, klausies. Viņš dod šīs norādes, un pēc 5 nodaļām, 15. nodaļā pienāk šī situācija. Un tur ir situācija, kur filistiešu Dieva tautas ienaidnieki tuvojas Izraēlam. Ir šī situācija, kas reāli piepildās, un tur Sauls ir rakstīts, aizvien bija Gilgalā. Un visa tauta drebēdam viņam sakoja, 15. nodaļa, 7. pants. Viņš gaidīja 7 dienas līdz Samuela noteiktam laikam, bet Samuels nenāca uz Gilgalu, un ļaudis, kas bija pie Saula, sāk izklīst. Un izskatās apstākļi sāk sagriezties. 7 dienas vēl nav pagājušas, bet Samuels vēl nav. Un ļaudis sāk izklīst, sabijušie Izraels sāk izklīst prom no ķēniņa. Ko darīs Sauls? Tad Sauls teica, atvediet man sadedzināmu upuri un mieru upuri. Un viņš pienes sadedzināmu upuri. Tiklīdz viņš bija upurējis sadedzināmu upuri, redz nāca Samuels, un Sauls izgāja viņu pretī sveiki. Samuels teica, ko tu esi izdarījis? Sauls sacīja, ka es redzēju, ka ļaudis, kas palikuši pie manis, sāk izklīst, bet tu noteiktajā laikā neesi atnācis, un filistieši jau pulcējas Mihmāsā, es nodomāju. Tagad filistieši nāks lejā pret mani. Un pēc tam mēs redzam šo situāciju, ka viņš attaisnojās, Sauls attaisnojās. Bet Dievs tur Samuelu ļoti nopietnas. Beigās Sauls tiek noņemts no, ja tā var teikt, no ķēniņa trases. Sauls klausījās, ja dzirdēja Dievu vārdu. Viņš nepalika, viņš nepaklausīja Dievu vārdu. Un te mēs varētu vairāk runāt no vadības viedokļa, bet es šodien par to neiedziļināšos. Ja? Bet mēs redzam, ka bija spiediens uz viņu kā vadītāju. Cilvēki sāk iet prom. Apstākļi, laiks sāk spiest. Un interesanti, ja mēs iedziļināmies tekstā, tad vēl nebija pagājis 7. diena. Vēl bija 7. diena. Liekas, bet Dievs kavēs. Ir spriedzi, ir spiediens. Un tas, ko Sauls izdara, viņš saka, ok, es ņemšu lietas savās rokās. Es tomēr darīšu, kā es zinu labāk. Un interesanti, tiklīdz viņš to izdara. Stāstā tiek minēts, ka Samuels nāca, priesteris nāca. Un tas, ko mēs redzam šajā stāstā, kāda ir doma. Sauls saklausīja, viņš dzirdēja Dievu vārdu, viņš nepalika tajā. Un bija sliktas sekas, viņš tika noņemts no trases. Un tajā kontekstā vēlāk ir šie slavenie vārdi, ka paklausība ir tas, ko Dievs meklē. Nevis tavs upuris. Jo Sauls nesa šo upuri. Viņam likās, es kalpoju, es daru tādu labu lietu. Bet Dievs teica, nē.
Ja tas nenāk no manas gribas, tad pat labu lietu ārēji nav pareizi lieta. Patiesībā viņš grēkoja pienesot upuri. Ja domājieties? Tas būtu tā, ka kāds dara kristīgu kalpošanu, Dievs saka, nedara to. Man liekas, tā ir laba lieta. Līdz ar to, kāds ir princips, ko mēs šeit redzam? Mums ir jāklausās, ko Dievs saka, caur Dievu vārdu, caur Dievu garu. Mums ir jāatceltos, jāpaliek paklausībā tajā. Un, mīļie, būs spiediens. No cilvēkiem, no apkārtējiem, mēs redzam, cilvēks sāk izklīst. Vadītājums liels spiediens. Laiks sāk tikšķēt. Un mums liekas, tas ir viens piemērs, kā izskatās saklausīt, bet nepaklausīt. Viņš saklausīt, bet viņš nepaklausīt. Bet ir stāsts, kas parāda pretēji, un tas stāsts par Abrahamu. Stāsts par Abrahamu 1. Mūzes 22. 1. panti, 1. Mūzes 22. Pēc tam Dievs pārbaudīja Abrahamu, viņam teica, Abraham, viņš klausās. Un tas sacīja, es te esmu. Un viņš teica, ņem savu dēlu, savu vienīgo, kur tu mīli, Īzāku, ej uz Morijas zemi un upurē viņu tur kā sadedzinām upuri no kalna, kuras tev teikšu. Šī ir saklausīšanas daļa. Dievs sāk runāt uz Abrahamu. Viņš klausās un Dievs dod konkrētas norādes. Un interesanti, ka Dievs saka, dodies, es tev teikšu, kur tas viss notiks. Ir soļi. Nav visi soļi atklāti, bet ir soļi. Ko Abrahams darīja? 3. pāns. Abrahams cēlās, apsegoja ēzeli, un pēc tam nākamie panti parāda, viņš sāka rīkoties. Viņš sāka paklausīt uz to vārdu, ko Dievs bija runājis. Un es nav laiks iedziļināties visā kontekstā, bet šajā stāstā vēlāk ir ļoti īpašs notikums, jo viņa dēls, viņa apsolījuma dēls Īzāks. Tas ir ilgi gaidīts Dievu pravietots piepildījums vārdam, kad Dievs caur šo vienu vīru un ģimeni svētīs visas tautas. Un pa ceļam Ābrahams arī kļūdījās, arī ņēma lietas savās rokās, par to var lasīt, jā, stāst pa Ābrahamu. Bet šajā mirklī ir kaut kādā veida fināla moments, kur rakstīts, ka Dievs pārbaudīja Ābrahamu. Un ir šis Īzāks, viņa dēls, kas nāca no Sāras, piepildījuma dēls. Un Dievs teica, ka caur šo Īzāku būs svētības visām tautām. Un tagad Dievs citiem vārdiem saka, dod man Īzāku atpakaļ. Citiem vārdiem, tas, ko Dievs ir teicis, šis būs tas svētības kanāls, šis ir tas piepildījums, kaut ziņā aicinājums. Dievs saka, dod viņu atpakaļ, atdod viņu. Un Ābrahams saka, viņš nesaprot, kāpēc. Viņš visu pilno bildi neredz. Viņš pazīst savu Dievu. Viņš pazīst savu Dievu. Un viņš spēr soļus. Un ir šajos pantos, 1. Mūzes 22, ir aprakstīts, kā viņš iet pa ceļām. Īzāks jautā, bet es te neredzu nevienu zvēru, nevienu upuri. Viņš saprat, būdams pieaudzis jau diezgan vīrietis, viņš saprat, kur ir upurējumais. Un Ābrahams teica 8. pantā, Dievs pats sev sagādās jēru sadedzināmajam upurim mans dēls. Un viņi apgāja, viņi nonāca līdz vietai, kur Dievs bija teicis. Un Ābrahams iet soli, paklausa, līdz mirklim, kur viņš noliek Īzāku, pašu savu mīļāko dēlu, vienīgo apsolījumu dēlu. Viņš noliek. Mums ir rakstīts, viņš sakārtoja malku, sasies savu dēlu Īzāku, nolika viņu uz altāru, viņš malks. Ābrahams izstiep savu roku, un kunga eņģelis sauc uz viņu debesīm. 11. pāns. Ābraham. Un atkal. Viņš saka, es te. Viņš saka, neizstiep savu roku pret zēnu, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dieva un neesi manis dēļ taupījis savu vienīgo dēlu. Un šajā stāstā Dievs pēc tam svēta Ābrahamu. Pēc tam Ābrahams, mīļā, ir ticības augstākais piemērs, uz ko visi jaunā derība norāda. Viņš tiek saukts par ticības tēvu. Iet tik tālu jaunā derība, mīļā, viņš to bieži nepiemina, ka mēs, kas sekojam Kristum, ka Ābrahams pat tiek teikts, ka viņš ir mūsu tēvs.
Lai arī mums ir debes tēvs, perfekts, protams, Dievs, bet pat uz Ābrahamu tiek atsaukts, kad mēs esam Ābrahama dēla un meitas. Tik ļoti Dievs izceļ šo vīru, kas nebija perfekts, bet kurš svarīgākajā mirklī. Viņš ne tikai saklausīja Dievu, bet viņš rīkojās ar paklausību par spīti apstākļiem. Jo viņš pazina savu Dievu, viņš mīlēja savu Dievu. Un interesanti, ka šajos abos stāstos mēs redzam izaicinājumu. Mīļie, bieži mēs varam pataisīt paklausību tādu puķainu un rozā, tad paklausība maksās. Jo pielūgs vienmēr maksā. Un es ticu, ka paklausība, mīļie, ka mēs saklausam, bet mēs sākam rīkoties un paklausam, ir tā pati vērta kā pielūgsmes, ar kur tu parādi, tu mīli Dievu. Un paklausības tic, mīļie, ir kā daļa no tā, ko teoloģiski mēs varētu saukt par svētapšanu. Ka mēs sākam, ka mēs tiekam veidot un kļūstam tādi kā Jēzus. Kļūt kā Jēzus, otrais punkts. Jo šajā mirklī, kad Dievs mums aicina paklausīt, un īpaši grūtos apstākļos, sāk celties augšā visas grūtās lietas. Sāk celties bailes, nedrošība, apjukums, jautājumi. Teikumi kā Dievs, es neredzu, kas ir tālāk. Interesanti, abos šajos stāstos gan ar Saulu, gan ar Ābrahamu. Dievs teica arī Saulu gadījumā, ej tur, gaidi, tik dienas, es nākšu un es teikšu, kas tālāk. Ar Samuelu. Citiem arī Dievs neiedod 5 nākamos soļus. Viņš iedod 1. Viņš aicina būt paklausīgam ar to 1 soli. Paklausība, mīļie, ir daļa no mūsu, var teikt, vārds formēšanās, veidošanās, kļūšanas kā Jēzum. Un bieži tas ir ļoti sāpīgs, bet tas ir ļoti skaists un vajadzīgs posms. Jo paklausība ir kā gaisma, kas izgaismo patiesībā to, kas mūsos ir. Un īpaši tagad paklausība iet kopā ar grūtiem apstākļiem, grūtām, ļoti jūtīgām lietām, kas mums iespējams ir vissvarīgākās. Savu mīļāko dēlu, Dievs teica Ābrahamam, dod mani to mīļāko, to ilgi loloto. Dievs nevēlas sliktāko lopu, tādu sekundāru pielūgs. Viņš vēlas pārbaudīt, vai tas pats vērtākais, kas tev ir. Bet tev paklausīt, gatavi arī to Dievam atdot. Mīļie, nepaklausība izgaismo bailes un miesas realitāti mūsos un vienlaicīgi paklausība. Ar paklausību mēs piedzīvojam gārā auglu. Mūsu saknes sāk iet arvien dziļāk un dziļāk Dievā. Un tas ir tas ritms. Mēs ieelpojam patiesību, to, ko Dievs saka. Un mēs izelpojam nocentrēšanos uz šo patiesību savā dzīvē. Un jo vairāk mēs nocentrējamies, Dieva vārds, mana rīcība, Dieva vārds, mana rīcība. Jo vairāk mēs sāksim piedzīvot pāntus kā miers, kas augstāks kā saprašana. Es ticu, ka tas nāk no saklausīt, paklausīt realitātes. Mēs sākam rīkoties saskaņā ar Dievu vārdu. Bet tad kāda teiks, ok, bet ir dziļāks jautājums par paklausības sirdi, un es ticu, ka paklausības sastāv dziļākajā mērā, tas nav tikai augsta rīcība, bet patiesībā tas nāk no motivācijas. Šodien mēs pieminējam domu, ka paklausība ir solis ticībā. Pauls to arī izlūdz kādā mirklī. Man patīk vārdu ticība raksturot, kā es viņu izmantoju kā uzticēšanos. Mēs reizēm kādās kristiešu nometnēs ticība tiek pataisīga gan tā kā tāds līmenis, ja? Tāds spēks līmenis, vai jaunā līmenī, bet patiesībā es ticu ticība savā dziļākajā vārdā ir uzticēšanās. Pieaudz uzticēšanās personē. Tā nav psiholoģiska pārliecinātība par faktu notikšanu. Tā ir dziļa uzticēšanās personē. Un Ābrahams tika saukts par uzticēšanās, ir ticības tēvu. Viņš uzticējās Dievam. Tik tālu, ka vēstule ebrejiem saka, vai vēstule romiešiem, abas piemin viņu, vēstule romiešiem saka, viņš ticēja, ka pat Dievs var uzcelt augšā Īzāku. Viņš tik ļoti uzticējās. Viņš saka, Dievs viņu var paņemt, viņš var aiziet. Viņš uzticējās, ka Dievs var spēt celt augšā no mirušajiem. Un tas viens ir šī uzticēšanās ticība. Bet es ticu vēl dziļākie tēma par to, par atklāsmi.
vai tavs Dievs ir labs Dievs, kurš tev mīl? Tas, es ticu, ir pati dziļākais jautājums par paklausību. Jo reizēm mēs sastapsimies ar dziļi grūtām lietām, kur Dieva vārds, Dieva gars mums liks paklausīt. Un tajā mirklī tev tu esi aicināts uzticēties, bet jautājums, no kurienes nāk uzticēšanās? Vai tu spēsi vai nespēsi uzticēties? Un es ticu, mīļie, ka tas nāk no ne tikai intelektuāls piekrišanas, bet gara atklāsmes, ka tu esi mīlēts un ka Dievs ir labs. Tas var skanēt ļoti primitīvi, bet patiesībā tas tā pavisam nav. Savā dziļākajā esencē tas ir jautājums, vai tev ir atklāsme, ka tu esi mīlēts un ka Dievs ir labs. Par spīti apstākļiem, ka Dievs ir labs. Piemērs par mazu bērnu, kur bērns tiek vests dziļā ūdenī, mācīties peldēt. Un šajā mirklī bērnam ir jāuzticās. Viņš to visticamāk neizdara prātā. Jā, objektīvs ir instinktīvā līmenī atklāsmē. Mēs varētu teikt kaut kādā ziņā, ka tētis turēs šo bērnu ūdenī, jo tur ir pāri viņa drošības līmenim. Tur ir diskomforts. Jā. Ka tētis ir uzticams. Viņš var uzticēties. Neiet runa par ticību, tur ir runa par uzticēšanos. Ka es varu uzticēties savu tēti rokām, ka viņš man turēs tajā ūdenī. Un ja viņš man ir teicis, ka viņš man neatlaidīs, viņš neatlaidīs man tur vasarā karstajā jūrā. Un otrkārt, ka mans tētis man mīl un negrib neko sliktu izdarīt. Šie ir divi komponenti, kas saistās par šo paklausības daļu. Vai tu uzticies? Ka tas, ko tēvs, debes tēvs ir teicis, ka viņš to tiešām domā un ka viņa rokas neatlaidīs. Nu, kā tu uzticies, ka pat ja tu neredz to, tad viņi grib vienmēr būs labākais tev. Viņš vienmēr gribēs tikai pašu labāko tajā dzīvē. Un dzīvēs tas var iztīties ļoti sāpīgi, bet uzticēties pat tad. Un tā praktiskā realitāte ir tad, kad notiek šī spiediena situācija, mēs šodien zinām par jaunu vīnu. Un tas jaunais vīns nāk no, pressing un crushing. Tie ir grūti un sāpīgi procesi, kam vīnogām ir jāiziet cauri. Ja? Līdz nāk tā esence, tā labā daļa. Un bieži tajā spiešanas procesā, kad mēs jūtamies spiest, arī, kad mēs dzirdam Dievu, mēs lasam Dievu vārdu, mēs jūtam pārliecīgi, ka mums jārīkojas. Bet ir grūti apstākļi. Un tad var nākt, un tas bieži notiks, ja? Nāks tums, sātans, mēs esam garīgā cīņā, Efeziešu 6, 10 līdz 16 realitāte. Mēs esam garīgā cīņā, vienalga, ja tu tici tam vai nē, ja tu sako, Jēzu, tu esi. Un tums nāks tev likt noticēt meliem ar jautājumu, vai Dievs tiešām tev mīl? Vai tiešām sekojot Jēzu vajadzētu būt tik lielam izaicinājumam? Vai tiešām kas tāds var tik prasīts no kāda, kas seko Jēzu? Tas neizklausās pēc kāda, kas mīl. Var tikt sēt šīs šaubas par to visdziļāko jautājumu. Vai Dievs ir labs, vai viņam var uzticēties tas viens, vai viņš tev mīl un viņam ir labākais nodoms tavā dzīvē. Tās ir tie dziļurgumi jautājumi, un virspusītē ir paklausības solis. Mēs instinktīvi kā bērni aizvien, mēs rīkosimies saskaņā to, ka mēs ticam uz dziļākajā vietā. Un tas jautājums ir, kas notiek Dievs mirklos. Un, protams, mīļie, Dievs vienmēr nesāks ar vislielākiem pārbaudījumiem. Un es ceru, ka tu piedzīvoji paklausības labos augļus ar vienkāršiem soļiem. Kur tu saki, es paklausīju, es piedzīvoju prieku, sadeg ar prieku. Un izrīt kādus soļus, kādus impulsus. Saka, paklausīt Bībeles pantam, un tu nocentrē savu dzīvo patiesību. Un tu piedzīvo, ka tiešām tas, ko viņš saka, ir labākais. Un domājot gan par Saulu, gan par Abrahamu, mums ir pats centrs, kas ir Jēzus. Jēzus dzīvo no atklāsmes, ka viņš ir mīlēts dēls. Tā bija pirmā lieta, ko viņa kristībās Mateja 3:17. Tēvs teica, šis ir mans mīļotais dēls. Jēzus identifikācija. Skaļi tiek pasludināts viņa identitātes vērtība, no kuras viņš staigāja. Un Mateja beigās, tad, kad ir tuvu mirklis viņa nāvē,
Tā, kad ir tas spiediens. Mateja 26:39. Un nedaudz tālāk pagājis. Viņš krīt uz savu vaigu un lūdz mans tēvs. Viņš zina savu tēvu. Ja tas ir iespējams, lai šis biķers paiet man garām, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu. Es laikam jaunies tulkums. Ja? Bet ne mans, lai tavs prāts notiek. Tad es vēlos paklausīt. Jēzus, būdams dēls, vēstulē Ebrejiem saka, būdams Dievs, miesā dēls, viņš mācījās paklausīt. Lai tev iedrošina šis pāns. Ebrejiem 5:8. Jēzus mācījās paklausību ciešanās. Jēzus pieauga paklausībā. Dievs nesaka ar šo visaugstāko paklausības Jēzus gadījumā pašā sākumā, lai gan es ticu, viņš to būtu spējis, bet es ticu, tā ir bilde priekš mums. Dievs pakāpeniski grib audzēt tavu saknes Dievā. Viņš grib pakāpeniski teikt tie vārdi, atdod es tev visu, ņem man visu, ka tie sāk arvien vairāk iesaisties ar tavā dzīvē, kur tas praktiski nāk, praktiskās situācijās. Un tādēļ ir svarīgi šis aplis, ka ne tikai ir šī izvēle teikt, Dievs vēlas parādīt, ka es tev mīlu, ka es paklausu, bet ka tas viss sākās ar klausīšanos uz Dievu. Ka tu mācies klausīties uz Dievu. Ilgstoša un paliekoša paklausība visas tavas dzīves garumā, es ticu, nāks no šīs dziļās un personīgās atklāsmes par tavu mīlētā identitāti, ka tu esi mīlēts. Un ka tēvam ir labs nodoms priekš tavas dzīves, neatkarīgi ārējos apstākļos, kā tas izskatās. Šī perfektā mīlestība vēlas salauzt un padzīt visas nedrošības un bailes tavā dzīvē, lai tevi atjaunotu. Un tu varētu drošsirdīgi staigāt svētā gara vadībā, visur, kur viņš tev vēlas vadīt. Un manā gājumā es teiktu, tieši šis aspekts klausīties un sāk paklausīt arī vairāk, mazās lietās, viņš audzēja to briedumu kārtu. Kad tagad pienāk arvien lielāka lieta, tu jau esi audzējis, tu jau esi spēr šos soļus. Ieelpi, es zinu, ka tas, ko viņš runā, ir labs. Izelpi, es paklausu, un tur ir laba augļa, es dzīvoju. Ieelpi, tad, kad Dieva vārds saka, es rīkošos, tā ir man izelpi, tā ir man paklausība. Es zinu, ka Dieva vārds patiesas. Neatliekos sāka 2024. gada kultūra. Un ja tu vairāk sāc dzīvot, tas kļūst par tavu ritmu. Ceļoties un ejot gulēt. Tu sāc klausīties. Tu piepildi savas domas, to, ko Dievs saka. Tu piepildi savu lūkšanu laiku ar atvērtību, ko Dievs saka. Un tu sāc rīkoties. Un tas Dieva apsolījums ir, ka tur ir tā pielūgsme, kas Dievam ir tik tīkama. Tur ir tas pāns, ka mēs pienesam sevi kā šos dzīvos upurus. Romiešu 12:2. Ka tā ir tā garīgā kalpošana, ko Dievs vēlās. Un noslēgumā es vēlos teikt, ka reizēm, mums var vienam būt izaicinājums ar vienu vai ar otru pusi. Reizēm mēs kādu gribam skriet un jau darīt lietas, reizēm kristīgas lietas, bet mēs neesam apstājušies, neesam klausījušies, neesam prasījuši burtiski. Svētais gars atklāj šajā situācijā. Es klausos. Tagad būtu, kā es minēju, man lūkšana dzīve ir izmainījusies, un viens no tādiem aspektiem, kas to izmainījis, vairāk bija tieši klausīšanās. Viņi ir saka, klausīšanās lūkšana, es ticu, ka tā ir tā vieta, kur mēs komunicējam. Es pats šo visu nekontrolēju. Es pats neesmu visa gudrs. Man vajadzīgs, ka tu runā. Nāc, runā un atklājies. Un ja tā ir tā sirds, un tu sāc spērt šos soļus, ne tikai tu dzirdi, bet tu šmā. Tu dzirdi un tu paklausi. Tur ir tā svētība. Un mācekļot arī cilvēkus, palīdzot citiem vārdiem, cilvēkiem augt, spērt soļus, esmu redzējis, ka cilvēki, kas visātrāk nobriest Dievā. Tas nav saistīts ar viņu intelektu līmeni, tas nav saistīts ar viņu fonu, no kāds fonu viņš nāk.
bet tas ir saistīts ar šo šmā. Tas ir saistīts, ka cilvēks vēlas dzirdēt patiesību, un viņš sāk rīkoties. Viņš ņem Dievu vārdu, viņš sāk, Dievs, es vēl šo izdzīvot. Es nevēlos par to tikai domāt, apspriest idejas, kāds izskatītos, bet vēlos rīkoties. Un Dievs, mīļie, tik ļoti svēta cilvēks, kas spēr paklausības soļus. Tā ir viņa sirds. Un iespējams, klausoties jau šodien, Dievs varbūt atgādina kādas lietas, ko viņš jau tev teicis. Bet ar Dievu vārdu, vai tavā konkrētā situācijā ar Dievu garu, un tev nav jāprasa jaunas atklāsmes, bet tev ir jābūt uzticamam par to, ko Dievs jau runājis. Un nerad mēs gribam kaut ko jaunu, bet no otras puses tas jaunais patiesībā nāk, kad mēs iesakņamies tajā, ko Dievs jau ir teicis. Viņš saka, lai ieietu tālāk, tev ir jāpaliek pie tā, kas jau ir. Un, mīļie, tā ir paklausība, tur ir tā dzīvība, ko mēs visi meklējam. Tur tās visas bailes un viss, kas mūs attur, tiek izgaismotas, lai Dieva mīlestība var iedzīt tavas saknes vēl dziļāk. Un tu sāc kļūt brīvs. Līdzīgi kā Sauls, kurš nebija brīvs no cilvēkiem, tu sāc kļūt brīvs, gaidīt. Par spīti, kad citiem prom, tu sāc kļūt brīvs. Tu esi gatavs gaidīt. Un tāpēc šī tēma par gaidīšanu ir interesanti, kā būs šajos stāstos Dievs nāca, bet kāds gaidīja un sagaidīja savu rīcību, kad Dievs saka stop. Dievs apstādina. Un tāpēc tev gribu pateikt, rīkojies līdz mirklim, kad Dievs tev apstādina. Un tic man, viņš redz tavu dzīvi, viņš redz tavas rīcības. Un ar to es noslēgšu. Es lūgšu par mums. Un ne tikai mēs klausamies, bet tas ir pirmais un svarīgais solis, lai mēs apstājamies. Lai mēs neskrienam Dievu pa priekšu. Un lai arī ko tas nozīmē tavā gadījumā, vai kur tev ir vajadzīga Dievu griba dzirdēt, ko Dievs tev atklāja. Tie vārds saka rimsties, izelpo un zini, es esmu Dievs. Psalms 42, man liekas, 16. Es ceru, ka kāds pārbaudīs man. Bet šī doma, kad bija stili, jau apstājies un zini, Dievs saka, ka es esmu Dievs. Un tāpēc mēs tagad uz mirkli apstāsimies, lai saklausītu, lai klausītos, lai Dievs tev parādītu, kas ir tā vieta, tā viena lieta, varbūt divas lietas, kur Dievs saka. Es vēlos ne tikai, ka tu saklaus, bet ka tu paklaus. Un uztver šo ļoti nopietni un vienlaicīgi kā durvis dzīvībai, kur tu meklē. Uztver šo ļoti nopietni, ka tu klausies, jo tas ir Dievs. Viņš runās, viņš runā. Un vienlaicīgi, ka tavs sirds neapauga ar pasivitāti. Bet tu saki, Dievs, es vēlos atsaukties, jo es tev mīlu. Un tāpēc paņemsimies šobrīd mirkli, lai saklausītu, un lai pēc tam paklausītu, vai tas attiecās šeit, vai kad tu aizies mājās, jaunajā nedēļā, kas ir tas solis, kur Dievs vēlas redzēt tavu mīlestību pret viņu kā paklausību. Tāpēc mēs aicinām šobrīd dzīvēs Dievs, ka tu vari runāt uz mums, ka līdzīgi kā Ābrahams mēs varam teikt, šeit es esmu. Mēs klausamies Dievs.